Šitais jau tikai akcijas paceļ. Paceļ. Jā, mēs vienlaicīgi mācāmies. Nu, tagad tiešām skatīsimies, kuram ātrāk, kuram labāk sanāk, kā strādā Grovo vermikomposts. Pirks stādiņas vai tavs palodzīts jau audzē? Pagaidām man nav stādiņu, bet mēs jau esam iestādījuši šo pirmo sīpols jau ielikuši jau. Arī Grovo čals atnes, bet viņam arī stādiņu tur aug. Man jau arī piedāvā jau ar visiem bumbuļiem, jau, ar visu ražu jau vest jau. Jā, man ir šitais daudz labāks variants, jo reku siltumnīcas kaimiņiem aiz sētas, viņi lej vircu un viss mir. Tas ir viennozīmīgi ļoti labs, viņš vispār bez aromāta, jā. Viņš rūpējies par kaimiņiem, rūpējies par tomātiem un pēc Grovo. Un par sevi arī rūpējies. Tieši tā. Vēlāk mēs tev atvedīsim arī šķidro izvilkumu, tā kā kārtīgi gatavoties ogas jau. Tomātiem tad uzdod vēl pa virsu bišķiņās, nu tādu kā papildus Viņiem ir arī šķidrais kaut kāds. Jā. Kas tev tas tāds klausies? Kas tev šitas ir? Ģitāra? Gan drīz uz to pusi, bet es atsevišķu tomātus. Super. Viss smuki, nav nekāds gatars. Jā. Man mamma vakar zvanīja, viņa teica, ka vajag latviešu prievītēs siet tomātus. Latviešu prievītēs? Jā, no tajās tautiskajās. Kas tad notiek? Nu tad aura labāk. Kaut kur kāds tautu deju kolektīvs būs jāuzliek uz ausīm. Jo vairāk, jo labāk, vai tas nestrādā? Nedrīkst pārsātināt. Nedrīkst pārsātināt. Jā, tas ir ļoti stiprs koncentrāts. Labi, Andri, veiksim darbā. Paldies, ka atbraucāt, puiši. Jā. Super. Nu tad tiekamies jau, tad, kad te kaut kas jau būs sastādīts. Jā, tiekamies braucat ciemos. Jā. Un sacenšamies, kuram labāka raža. Jūs dzirdējāt, mums ar Andri būs draudzīga sacensība. Jā. Viss. Paldies. Jā. Čau. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.